Labdien! Jūs klausāties Stellas aplādi. Šodien studijā esmu es, Agnes Irbe, Krišjāns Lācis un Ārtis Šlosbergs. Mūsu šodienas saruna tēma ir diezgan plaša. Krišjāns to ir pieteicis kā saruna par mazo cilvēku pēdiņās, bet tā būs saruna par populismu, postliberālismu, nākotni, kustību, dažādiem strīdiem nacionāli konservatīvo un sociāli konservatīvo starpā. Bet varbūt vispirms mēs lūgsim mūsu dārgajam viesim, kurš ļoti reti ir Latvijā, Ārtim Šlosbergam, sevi pieteikt, pateikt kaut ko, ko tu gribi ievadā pateikt. Jā, es esmu kiberdrošības speciālists ar, zinām, filozofijas izglītību. Mums ir diezgan līdzīgs backgrounds šajā ziņā, bet es sākšu ar privātu atkāpi. Tas, ko es teikšu šeit, ir mans privāts viedoklis no darba brīvā laikā. Un tas arī viss. Vai tu gribi dažus vārdus pateikt par to, kā Latvijā cilvēki tevi zina, jo tu dzīvo un strādā Šveicē, vai ne? Es domāju, ka mani nezina, un tas pat ir labi, varbūt. Cilvēki tevi zina no tava Twittera. Jā, visdrīzāk, tātad esmu diezgan aktīvs Twitter vidē, un esmu piedalījies arī vienā vēl kādā aplādes epizodē kopā ar Krišjānu Lāci. Tas gan bija citā aplādē, pārbaudas laikā, jā. Mm-hmm. Tā kā, jā, ja kāds grib man piesakot, es esmu @tikums Twitterī, un tur var droši vien par mani uzzināt vairāk. Jā. Krišjāni, vai tu gribētu padziļinātāk pieteikt tēmu un par to, par ko jūs gribat ar Arti debatēt šodien? Mēs gribētu debatēt ar Arti konkrēti, no manas puses aizstāvētu šī mazā cilvēku vai populistu pūļa gudrību, kas ir dažādu ar liberālismu kritiku saistīts strīdus, kā galvenais politiskais subjekts, uz ko tiek vērsts skats, ka lūk, šie mazie cilvēki, ko pēc brīža mēģināsim definēt, ka tie būs tie, ar kuriem kaut kā sadarbojoties, vai kurus izvirzot priekšā, būs iespējams izlausties cauri liberālās hegemonijas stikla griestiem, ja to varētu tā nosaukt. Kāpēc ir par to vērts runāt? Tieši šobrīd, manuprāt, tāpēc, ka populisms kā tāds noteikts periods rietumu vēsturē, manuprāt, ir, ja ne noslēdzies, tad vismaz noplacis. Jo, ja mēs paskatām, viņš ir noplacis, bet sasniedzis konkrēts arī politisks uzvars. Viņš ir kaut kādā ziņā institucionalizējies. Ja mēs paskatāmies tā tīri chronoloģiski, par populismu populismu politikā rietumos sāk runāt 2015, aptuveni ap 2015. gadu. Kaut kādā ziņā par to runā jau pēc lielās ekonomikas krīzes 2007. un 2008. gadā, kad pirmie parādījās tādi kā kreisie populisti. Bet man šķiet, ka tobrīd tā tēma īsti neaizgāja. Un tad sākot ar 2015. gadu, tas galvenais bubulis daudzos politikas zinātniekos, sabiedrības komentētāju tekstos un tam līdzīgi ir šie labējie populisti, kuri sākot ar 2015. gadu reaģē uz tā brīža lielo masu migrācijas krīzi vidusjūrā. Viņi iegūst dažas uzvaras vai diezgan lielu nosacītu, līdz tam neredzētu pārstāvniecību dažādu Eiropas valstu parlamentos. Bet, protams, tas lielais populisms, tā teikt, uzvaras vai uznācienu vilnis ir 2016. gadā, kad šie mazie cilvēki, kurus joprojām esam definējuši, mazie cilvēki ievēl vispirms, rudenī ievēl Donaldu Trumpu un 2016. gada vasarā nobalso par Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības, ko, tad man šķiet, ka tieši ap šo brīdi, 2016. gada vidu, bet lielā mērā kaut kādā ziņā arī ar Donaldu Trumpa prezidentūras kampaņas sākšanās laiku, tad populisms kļūst par vienu no, man šķiet, visbiežāk valkātajiem terminiem politisko komentāru žargonā. Un tad tālāk, protams, dažādas nacionālistu partijas vai nacionāli konservatīvo partijas, daļai arī kreiso populistu partijas gūst lielāku redzamību Eiropas un arī rietumvalstu parlamentos. Kaut kādā ziņā Brexit arī tas viss process nosacīti iestrēgst, arī Trumpa prezidentūra neiziet tā, kā vajadzētu, un tad cilvēki jau tajā brīdī runā par populismu noplakšanu, bet vienmēr ir kaut kāda atplūta. Dzelteno vestu kustība, arī ideoloģiski neskaidrs veidojums, bet ko mēdz nosaukt par tādu kā populistisku reakciju pret Makrona prezidentūru Francijā. Vēl dažādas kustības, protams, tipiskie
šie labējo nacionāli konservatīvo populistu peramie zēni, kā es viņus saucu medijos, ir Polija vai Ungārija, kas ir tie populistu režīmi par excellence, no dažādu rietumu apskatnieku skatu punkta. Un kaut kādā ziņā tas ir turpinājies līdz mūsdienām, kur vairākas šīs populistiskās kustības vai populistiskās partijas ir daļai pietušējušas savu retoriku, daļai varbūt kļuvušas gudrākas un pēdējos gados ieguvušas tāds nopietns politisks uzvars Eiropā. Proti, nonākot varā, nevis vienkārši paliekot opozīcijā. Piemēram, pēdējo 2 gadu griezumā tur Itālijā Meloni, Itālijas brāļu partija, Zviedrijā Zviedru demokrāti netieši atbalsta nosacītu konservatīvu centristu koalīciju. Somijā patieso Somu partija, arī nacionāli konservatīva, kā populistiskā partija kustība, arī kļūst par valdības daļu. Varbūt varētu nosaukt vēl kādu, bet no tādām lielākām Eiropas valstīm, drīzumā arī nosacīt populismu uzvaru vai lielāku pārstāvniecību sagaida arī Spānijā. Bet kāpēc mēs par to runājam? Es gribētu uzreiz ierāmēt sarunu diskusiju tādā tieši ekonomiskā griezumā, jo dažādi apskatnieki, dažādi komentētāji, sākot no Denīna un Patrika Denīna un vairākiem citiem tā sauktajiem postliberāļiem, viņi šajā populismā saskata lielu potenciālu, bet tādā ziņā, ka viņi redz, ka šis populistiskais subjekts, šis mazais cilvēks, viņš balso par sociāli konservatīvām pozīcijām, pret sociāli konservatīvām pozīcijām, par stiprāku robežu kontroli, pret dažādiem LGBT pārspīlējumiem, maigi izsakoties, par normālu izglītības sistēmu un tam līdzīgi. Protams, šis mazais cilvēks balso par sociāli konservatīvām lietām, bet viņš ir ekonomiski kreis, arī, Denīna ieskatā. Ekonomiski kreis tādā nozīmē, ka viņš ir kritisks pret brīvā tirgus spēkiem. Un tad tur tas spektrs var būt visai plašs. Prasības tur ierobežot monopolu varu, prasības vispār ierobežot vai izstāties no starptautiskās tirdzniecības, tāda nikna ekonomiskās globalizācijas kritika, banku vispār finanšu sektora kritika un tam līdzīgi. Un līdz šim brīdim tas īpaši vēl nav saslēdzies, jo ir dažādās šajās populistu kustībās, arī populistu diskursos ir lielāks bijis uzsvars jau sociāli konservatīvām politikām, bet vienmēr palicis jautājums, tad kur tas viņu ekonomiskais kreisums. Un par to mēs varētu parunāt šodien tieši par populistu vai mazā cilvēka ekonomisko kreisumu. Bet es gan lūkšu sākt definēt, kas ir mazais cilvēks, jo klausoties man tā arī nepalika skaidrs, kas tas par subjektu mazais cilvēks. Labi, vispirms 2 definīcijas. Tātad populisms, tas ir nevis kā Latvijā ierasts teikt populisms, kā, ko drīzāk lieto viņi domā demagoģiju, bet demagoģijas vietā lieto vārdu populisms, tur populistisks solījumi tam līdzīgi, bet principā tā klasiskā populisma definīcija ir, es teiktu, politiskās retorikas stils, kurā parastā tauta vai šis mazais cilvēks tiek apveltīts ar īpašām kvalitātēm, kādā ziņā augstāk tādu statusu. Populisti apelē pie mazās tautas pret iedibināto privileģēto elitu. Šeit es tad iespraukšos, lūdzu. Jo ļoti pareizi, manuprāt, Krišjāns norāda, ka viņi apelē. Es uzsvēršu šo vārdu apelē. Manuprāt, tas ir diezgan nozīmīgi šajā sarunā. Manuprāt, mazais cilvēks ir tikai izdevīga fikcija šiem demagogiem vai populistiem. Es piekritīšu, ka abi šie vārdi ir diezgan sinonīmi. Kas manā ieskatā ir tie populisti? Populisti ir tādi kā sociopāti un oportunisti, kas piesūcās sabiedrībai, pamanot tajā kaut kādu patiešām īstu kaiti, vai kaiti, kas ir, agrīnā stadijā, nenoliedzami, kā jau norādīja Krišjāns, par dažādiem pārspīlējumiem, kas izsauc zinām pretestību noteiktā daļā sabiedrības. Un kas tad ir šie populisti? Viņi pamana un veikli izmanto, pieriktējās šiem jautājumiem, bet īstus risinājumus populisti visbiežāk nemaz nepiedāvā. Tas ir tā populisma esence, kāpēc to sauc par populismu. Tas nevienmēr tā ir, protams, mēs varam paskatīties vēsturē
patiešām populāras kustības, jā, uz kurām tad arī iestājās masas. Bet šeit drīzāk ir tie politiskie aktori, kas tā kā piedāvā piena upes, ķīseļu krastus, kas tā arī nekad īsti nematerializējās. Ja? Šie solījumi, kurus nemaz īsti nevar izpildīt, jau sākotnēji ir saprotams, ka tos nevar izpildīt. Lielāko daļu no tiem solījumiem nevar izpildīt. Tas ir vienkārši veids, kā uzkundzēties. Ja? Tas ir veids, kā ir elite, ja? Ir kontraelite. Kontraelite spēlē šo spēli. Un tad, kad tā uzkundzēšanās ir izdevusies, tad populista mērķis ir tā kā realizēts. Ja? Viljams Butlers Yeats rakstīja, ja? Ka ir tāds laiks, kad labākajiem trūkst pārliecības, bet sliktākie ir pilni kaislīgas dedzības. Tā es to raksturotu. Tāpēc, atgriežoties varbūt kaut kā sasaistot to kopā, ar Tēlas aplādi, priekšpēdējo aplādi, kur jums ciemos bija Krastiņa kungs, kurš polemizēja par to, kāpēc Latvija nevar labāk. Ja? Kāpēc Latvija nevar labāk. Tad, lūk, es jau sākotnēji šajā sarunā noraidu šo dihotomiju. Mazais cilvēks un elite. Ja? Manuprāt, šī dihotomija ir greiza, ja? Jo mēs visi esam kopā vienā laivā, un valsts nākotne ir tik labi atkarīga no elites kvalitātes, kā no tautas kvalitātes. Un elites uzdevums nemaz, mēs varam paraudzīties, ir daudzi raksti, un ieskaitot jau pieminēto Krastiņa kunga rakstu, kāpēc Latvija nevar labāk, kas analizē un cenšas saprast, kāpēc dažas valstis ir veiksmīgas, un kāpēc dažas valstis ir mazāk veiksmīgas. Tad, lūk, viens no iemesliem, protams, ir pati elites kvalitāte. Ja? Paraudzīsimies uz kaimiņu valsti Krieviju, par viņiem elite es viņu definētu kā tādu ekstraktīvu eliti. Ja? Viņi paņem resursus, izved viņus ārpus valsts. Ekstraktīva. Tad viņi nemēģina uzlabot tautas kopējo nākotni. Un tad ir elite, kurai ir pienākums, ja, kur izjūt sevī šo pienākumu pacelt kopējo stāvokli. Un tāpēc es jau pašā sākotnēji sarunā noraidu šo dihotomiju starp eliti, mazo cilvēku, vienkāršu tautu un tā tālāk. Bet tu pats tikko nosauc eliti. Krievijā ir elite. Tātad, ja ir elite, mēs identificējam konkrēti sociālo kārtu vai sociālo vienumu. Vai cilvēku grupu, kuriem ir objektīvi uzrādāmi augsti amati, kuros viņi var izdarīt un arī izdara lēmumus, kas ietekmē cilvēku masu šajā teritorijā. Tāpēc mēs varam salīdzināt un kontrastēt. Un par to arī, kāpēc es piesaucu Krastiņa kungu, jo viņš analizēja, kāpēc, piemēram, Lietuvā ir viena veida elite, Latvijā ir cita veida elite. Es vēl pieminēšu vēl trešo piemēru Singapūru, piemēram, kur jau ilgus gadus valda Li Guangzhou ģimeni. Ja? Tad viņa pēcnācēji, viņš īstenībā ir nācijas tēvs, ja tā var teikt. Ja? Bez Li kunga īstenībā tāds Singapūras diez vai būtu. Ja? Viņš izveda viņu tādā krastā, nodefinēja valsts mērķus. Tas pats arī redzams Igaunijā, kur Igaunijā elite ir definējusi mērķus, piemēram, kļūt par digitālo valsti numur 1, un to jau definēja Lenārds Merī, ja? Viņu sākotnējos uzstādījumos. Viņi to lielā mērā ir realizējuši. Tāpēc, atkārtoši, man tā dihotomija ne īsti labi patīk. Bet vai tu piekristu dihotomijai elite un neelite? Un tad mums vajadzētu atrast apzīmējumu tam, kas nav elite. Bet kas tev ir antonīms elite? Ja tu pats piemini un lieto vārdu elite, ja, un arī norādi, ko tu ar to saproti, bet kas ir tie, kuri nav elitē? Vai kas nav elites daļa? Tauta. Elite un tauta. Tad, kad Krišjānis lieto tādu izteikumu, ko es noteikti liktu pēdiņās kā mazais cilvēks, ja, tajā vietā varētu likt vārdu tauta, un tad vēlreiz atgriezties pie tēmas par to, kas ir populisms un kas nav. Jā. Mazais cilvēks, es dažādos veidos un dažādās diskusiju vietnēs esmu apzināti lietojuši šo terminu, kas ir, vēl viens veids, kā apzīmēt parasto tautu vai šo populusu, pie kura apelē populisti. Bet mazais cilvēks ir, protams, lādēts termins tādā nozīmē, proti, ja ir mazais cilvēks, tad ir lielais cilvēks. Lielie cilvēki, tā ir šī elite. Viņi ir lieli, viņi skatās pāri sabiedrībai, viņi var pieņemt kolektīvi saistošus lēmumus, kur ietekmē mazos cilvēkus, kur ir mazi, tāpēc, ka viņi nevar ietekmēt šos lielos politiskos lēmumus. Proti, arī viņu līdz ar to, dihotomija starp liels un mazs norāda uz šīm atšķirībām vispār sociālajā statusā. Proti, cilvēku grupa, kur ir apeltīta ar nosacītu augstāku, lielāku sociālo statusu, līdz ar to sociālo kapitālu,
varas un ietekmes svirām, un cilvēki ar mazu sociālo kapitālu, kuri ir drīzāk politikas objekti, nevis subjekti. Es arī nezinu, vai tā var vispār runāt, jo, piemēram, Šveicē ir tiešā demokrātija, un tur, piemēram, cilvēki tāpat balso par SVP, kuru var zināmā veidā klasificēt kā populistu partiju. Bet es nezinu, vai tas ir tik viennozīmīgi, un vai tauta nav apveltīta, kā Krišjāns saka, ka tā ir tikai objekts, politikas objekts, nevis subjekts. Es diez vai arī tam piekristu. Krišjān. Šis pēdējo gadu populismu vilnis, tautas vilnis, apelēšanas pie mazās tautas pret sliktām elitēm, politiskās retorikas stils lielā mērā izaug tieši no šī faktora. Ne visur ir kā Šveicē, kur tiešām pastāv tiešā demokrātija, bet ka arvien lielāks skaits šo mazo cilvēku vai parastās tautas pārstāv, vai kā anglo-amerikāņu socioloģijā vēl joprojām mēdz teikt darba šķirs pārstāvi, viņi jūtas izslēgti no dalības politiskajos procesos. Proti, viņi nejūtas pietiekami pārstāvēti, reprezentēti, viņi nesaskata sevi tajos politiskajos lēmumos, kuri tiek pieņemti. Jā. Dažādi sociologi, it īpaši tas, kas tiešām ir pētījis nacionālu populismu fenomenu, Matthew Goodwins, viņš norāda dažādas tiešām šī nacionāla populisma vai populisma raksturlielums, un viens no tiem parametriem tiešām ir tāds, ka mazais cilvēks vai tauta vai pieaugošs skaits šīs tautas pārstāvji nejūtas pārstāvēt. Nejūtas pārstāvēt, tieši tā. Jā, tam es gan piekrītu. Jā, tad Goodwins patiešām ir labs autors, viņš tiešām labi izklāsta ar dažādiem skaitļiem un uzskatām parāda to, ka zināma daļa sabiedrības nejūtās pārstāvēt. Ja? Un to jau mēs arī varam tuvāk šeit redzēt Latvijā, ja? Kāpēc, teiksim, Gobzems kādu brīdi iemantoja popularitāti, ja? Un cita veida tādas politiskas parādības, kas cenšas uzkurbulēt to populismu vilni. Ja? Tad, jā, tā ir nenoliedzami. Es, piemēram, aizvakar skatījos interesantu pārraidi YouTube par Apaleču reģionu ASV, kur ļoti daudz, liela daļa iedzīvotāju šajā apvidū, viņiem šķiet, ka viņi ir pamesti novārtā. Jā, viņi ir Trumpa balsotāji. Bet ļoti interesanti, viņi ir Trumpa balsotāji tikai kopš šī vai pagājušā gada, ja viņi tad pārslēdza savu politisko piedarību, jo līdz tam ilgu laiku tā bija pilnīgi demokrātu pārvaldīta teritorija. Ja, ja mēs runājam par ASV, tad tur ir redzam viļņveida vai sinusveida kustība, ja, kur kādu brīdi šos cilvēkus pārstāv republikāņi, tad kādu brīdi viņus pārstāv demokrāti. Liela cīņa šobrīd notiek, piemēram, par arotbiedrībām ASV, kur arotbiedrības aiziet no demokrātiem, iespējams uz republikāņiem, un tur notiek tā cīņa, ja, par šo te, ja vēlamies izmantot šķirisko raksturu. Ja. Bet, jā, es tomēr būtu uzmanīgāks ar tādu vienkāršu dihtomiju starp elitu un tautu, sevišķi, ja runa ir par Latviju, jo tādā mazā valstī kā Latvija, īstenībā mēs esam diezgan atvērti, lai kļūtu par elites daļu, kas tad īsti ir jāizdara. Ja? Tas nav grūti izpildīt tos nosacījumus. Tas ir diezgan smieklīgi runāt. Var runāt par Franciju, par tādu valsti kā Francija vai kur joprojām dzīvo diezgan daudz cilvēku Francijā, jā, kas nekad dzīvē nav bijuši Parīzē. Nav sanācis aizbraukt tālu, dārgi un kaut kā tā. Jā. Krišjān, varbūt mums vajag, labi, mēs konstatējam, ka ir zināms grūtības definēt eliti un to, ko tu sauc par mazo cilvēku. Tu gribēji pacelt ekonomiskos jautājumus un tu pieminēji savā ievadu runā, tātad, ja es tev pareizi sapratu, to, kas uzrādās arī aptaujās un pētījumos dažādās valstīs, ka tās tautas masas, labi, sauksim viņu par tautu, ja, ir drīzāk sociāli konservatīvas, vismaz mūsdienu izpratnē, un ekonomiski kreisas. Vai tu vari kaut kā padziļināt šo tēmu, un varbūt tad Artis varētu arī piesaistīties tieši pie šī jautājuma? Tiešām ļoti izsmaļošs šo tautas masu, ekonomiskās sajūtas pārskats ir sniegts tiešām šajā, kas man stāv rokās šobrīd, Matthew Goodwin un Rodžera Eatwell grāmatā par nacionālo populismu. Tur ir specifiska nodaļa par
Tāds angliski, latīnisks termins deprivācija, es nezinu, kā to latviski pārtulkot, tāda kā, ne nabadzība. Prekariāts. Izmanto franču vārdu. Vai prekariāts, proti, un viņš tur labi parāda caur dažādiem sociālajiem datiem, aptaujām, šīs tautas rietumos, tur ne tikai Anglijā, bet vispār Rietumē Eiropā kopumā pieaugoši tādu, ne tikai šo politiskas reprezentācijas sajūtu, bet arī ekonomiskas mazspējas, ekonomiskas deprivācijas sajūtu. Un tad viņš lieto šo jēdzienu relatīvā deprivācija vai nosacītā vai salīdzinošā deprivācija, kur protams, ja salīdzina vidusmēra angļu darba šķirs pārstāvu, viņš, protams, dzīvo ekonomiski labākos apstākļos nekā, piemēram, cilvēks Āfrikā vai cilvēks pat tuvajos austrumos, kur viņi dzeramo ūdeni nevar dabūt un tam līdzīgi. Anglijā vēl eksistē arī nosacīta labklājības sistēma, kur pat tie pilsoņi, tie darbšķirs pārstāvi, kur jau sen ir atlaisti no darbiem, viņi vienkārši pārtiek no pabalstiem. Proti, pastāv kaut kāds sociālais drošības tīkls, kāds nepastāv tur tuvajos austrumos vai Āfrikā. Un tā relatīvā deprivācija, par ko runā Matthew Goodwins, viņš saka, ka daudz lielāka nozīme varbūt ir nevis šiem objektīviem ekonomiskiem rādītājiem, cik vairāk šis mazais cilvēks vai tautas pārstāvs, viņš jūtas ekonomiski apdalīts attiecībā pret elitu vai attiecībā pret sabiedrības, pārtikušākajiem pārstāvjiem. Un tad, protams, tad ir šie ierastie dažādu pētnieku rādītāji par to, ka rietumos pēdējos 20, 30, 40 gados ir pieaugusi nevienlīdzība, kas, protams, diskutējami. Tas nav diskutējami īsti, tas ir fakts. Tas ir fakts, pieaugusi nevienlīdzība, un tad viņi parāda tās sociālās sakas, ka tiešām... Atgriežoties pie mana piemēra par Apalačiem, tad tas ir reģions, kur vēsturiski bija ogļu raktuves, kad tika visa ekonomika tika pārslēgta, piemēram, uz debesko gāzi, samazinājās pieprasījums pēc oglēm. Ogles joprojām izmanto gan tērauda radīšanā, tas joprojām ir nepieciešams, bet daudz zemākā līmenī. Un līdz ar to, protams, tie reģioni, kas vēsturiski nodarbojās tieši ar ogļu raktuvēm, cieta ļoti ievērojams ekonomisks zaudējums. Tāpat kā Anglijā. Tagad, piemēram, tajā pašā Apalaču reģionā ir ļoti augsta tātad pusauģu un jaunu cilvēku bezdarbs, ļoti augsts bezdarbs, ļoti augsta pašnāvības skaits. Narkotiku lietošana saistīts, tad apmēram pusi uz pusi ir kas strādā, ir kas nestrādā. Izkrišana no izglītības iestādēm, tātad tas viss ir skaidrs, jā. Un tur tā lieta, šis mazais cilvēks, piedodiet, kas lieto šo jēdzienu, viņš tā sajūta ne tikai Amerikā, ne tikai Anglijā, tā skaitā arī Francijā no šiem tā saucamiem perifērajiem reģioniem. Tas arī franču socioloģijā pēdējos gados izplatīts termins. Viņi vēlas, lai valsts kaut ko darītu vairāk viņu labā, lai valsts kaut kā iesaistītos ekonomikā, lielāka intervencija, lielākas, varbūt sociālās programmas, lielāka tirgus regulācija kaut kādā apjomā, lai šie deklasētajos apgabalos dzīvojušie cilvēki kaut cik spētu pacelties un arī iegūtu labākas ekonomiskās izaugsmes iespējas. Un vai vismaz, lai viņi spētu nostāties uz kājām. Tad, protams, viņi nevis skatās kā tajos pašos Apalačos, kā kādreiz uz šīm arotbiedrībām, kas bija diezgan liels spēks un kas bija vienlaiks arī demokrātu partijas, tas viens no tiem sociālajiem balstiem. Jo unionizāciju, arotbiedrību, viņi vairs neskatās uz to, jo arotbiedrības loma rietumos vispār ir kritusies vai vispār faktiski vairs neeksistējoši mūsdienās. Līdz ar to viņi skatās uz vienīgo iespējamo aktoru, kurš varētu kaut kā uzlabot viņu stāvokli uz valsti. Bet vienlaikus, un tur parādās šīs viņas sociāli kreisās prasības pēc lielākas ekonomiskās vienlīdzības, pēc kaut kādas valsts iesaistas palīdzības, pēc vienlaikus arī migrācijas jautājumā skepse pret starptautisko tirzniecību, lēto darba spēku, skepse pret rūpnīcu aiztaisīšanu ciet. Galā, pārvietojot rūpnīcu uz vietu, kur ražot ir lētāk, vai tas būtu Meksikā, vai tas būtu Ķīnā un tam līdzīgi. Tas, ko šis mazais cilvēks tauta, nabadzīgā tauta prasa, kas izskatās pēc sociāli kreisām prasībām, bet vienlaiks ir šis paradoks, ka tauta prasa arī mazāk valsts iesaist atkal citos sektoros, kā tas bija, piemēram, Dzelteno vesta protestos,
kuri radās lielā mērā dēļ Makrona administrācijas un dažādām zaļajām politikām. Tur bija tas jautājums par degvielas aplikšanu ar nodokļiem, kas īpaši skarbi sistu pa laucinieku kabatām. Un tad atkal ir no viņa puses šī prasība, mums nevajag, lai valsts maisās iesaistās šajā sektorā, tur apliek vēl kaut kādiem papildus nodokļiem, tīpaši ar zaļās politikas dārgajām izmaksām. Bet vienlaiks viņiem vajag, lai valsts iesaistās ekonomiski kaut kādos citos sektoros. Jā, bet tas nav nekas jauns. Ja? Tas ir tā cikliska parādība. Piemēram, Tečere. Ja? Tečere Lielbritānijā. Viens no viņas soļiem bija... Tad tur bija sociālās mājas, ja, un sociālās mājas privatizēja un tādējādi deva šai kārtai, kas cieta no ekonomikas transformācijas. Un, starp citu, tur arī bija runa par lielā mērā par tērauda ieguvi un ogļraktuvēm. Ja. Tad viņa deva iespēju privatizēt šīs mājas par lētu naudu un tādējādi pacelties, ja, iegūt kaut ko savā īpašumā. Un tas tāda cikliska parādība. Skaidrs, ka rūpniecība attīstītajās rietumvalstīs cieta, jo Ķīna uzņēma Pasaules tirdzniecības organizācijā, atvērās nokrita zelta priekškars, kas ir vēl par vairākiem simtiem miljonu pavēra cilvēkiem iespējas piedalīties globalizācijā. Ja? Un tas bija tas globalizācijas vilnis. Kāds no tā ieguva? Un kāds no tā cieta. Tas pats, ja mēs varam pēdiņās lietot šo iedzienu, mazais cilvēks tāpat arī ieguva no otras puses. Ja? Proti, kāda daļa nokļuva ļoti skaudrā situācijā, bet kāda daļa patiešām ieguva no tā, ka viņiem ir daudz lētāk produkti. Tātad daudz lētāks tosteri, daudz lētāks veļas mašīnas. Un tas nebija iedomājams, ka 40. un 60. gados katram mājās būs tas un tas. Un šī Ķīnas atvēršanās, protams, to nodrošināja. Tagad ir jautājums par to, vai tas var turpināties. Ja? Šeit var piesaukt dažus autors, bet es piesaukšu vienu, Pēters Zeihans, piemēram, kas paredz, vienkārši skatoties uz demografiskajām tendencēm, ka Ķīna kā pasaules fabrika nemaz tik ilgi nevar turpināties. Ja? Jo? Tāpēc, ka būs nevis viens no, bet straujākais vēsturē populācijas kritums. Jā, demografiski iemesli dēļ, jā, tieši tā, jā. Un to var tātad saistīt kopā ne tikai ar demografisku kritumu, to var saistīt arī ar faktu, ka Ķīna nemaz nav vairs lētākā darbspēka valsts. Jā. Ķīna tātad ir jau sasnieguši šo te vidējo ienākumu līmeni. Ekonomikā to starp citu sauc par vidējo ienākumu slazdu, ja, jo valsts sasniedz šo līmeni un nevar īsti no tā izkļūt ārā. Ļoti grūti pārvarēt šo robežu. Un tāpēc es drīzāk skatītos uz šo problēmu, jā, populisms, bet tas ir tāds vilnis, ir tāds autors Pēters Turčins. Pēters Turčins ir dzimis Krievijā, pārcēlās kā bērns uz ASV. Viņš ir ieguvis doktora grādu bioloģijā, viņš pētīja bioloģijas sistēmas, bet vēlāk pārslēdzās pētot civilizācijas sabrukumu. Ja? Principā viņi izveidoja databāzi, elektronisku databāzi, ievadot šajā databāzē visus notikumus, kur bija revolūcijas, tas ir arī Latvijas 5. gads, tā ir, protams, oktobra notikumi, tur arī visi tātad dokumentētas, uztaisīts timeline, ja, kā to sauc, dokumentēti iespējamie iemesli un mēģināt paskatīties uz korelācijām. Ja. Un viens no revolūciju iemesliem vai priekšnoteikumiem ir vispār jauni cilvēki. Ja. Ja nav to jauno cilvēku, tad parasti revolūcijas vienkārši tā kā izplēna. Līdz ar to es vairāk skatītos to kā ciklisku parādību. Ja? Lūk, cilvēki noteiktos reģionos nejūt, ka viņi ir politiski pārstāvēti. Tā tas ir. Arī zirga pajūgi, kas nodarbojās ar dažāda veida industriju, kas bija saistīta ar šo transporta veidu, līdz ar automašīnu rašanos, protams, viņi kļuva nevajadzīgi. Ja mēs šodien pajautāsim bērniem, kas ir ormanis, neviens taču nezinās, kas ir ormanis. Ja? Likumsakarīgi, ka šī profesija vienkārši izzuda.
Bet tas nenozīmē, ka, protams, tu atvelc to kameru tālu un skaties uz to kā uz globālu procesu, bet tas nemazina, piemēram, arī šo pašu ormaņu amata izbeigšanās sociālās sekas un sociālo nemieru, kas attiecīgi, kur ir noteikts process, nezinu, tas Lielbritānijas ormans paliek dusmīgs, grib balsot par to brīdi jauno leiboristu partiju, kas tajā brīdī ir ļoti radikāli, diezgan marksistiska partija. Viņi atsaucās uz Marksa savos tur partijas dokumentos 19. gadsimta nogalē. Un diezgan radikāli izaicina Lielbritānijas arī partiju status quo, kur līdz tam brīdim ir vienkārši cīņas starp divām partijām, liberāļiem un toriem. Tā spēle ir elite, kas uztur esošu sistēmu, un kontraelite, kas tomēr uzņemās gādību par šiem cilvēkiem. Viņus var saukt par populistiem, bet tas nav obligāti tā. Ja? Un otrs ir arī tā pati elites spēle. Gudra un saprātīga elite sapratīs, ka ir jāpaver ceļi šiem cilvēkiem, kas ir iesprostot šādā laika garā, kur viņu bijušie amati un viņu bijušie ieņēmumi veidi vairs nav pieejami. Un jāpaver ceļš. Un tāpēc Pēters Turčins to sauc par tādu bagātības pumpu, viņš to sauc par wealth pump. Tā gudra un saprātīga elite mēģinās rast veidus, kā šos cilvēkus iedabūt sistēmā. Un viens no veidiem ir, piemēram, brīva augstākā izglītība. Ja? Tas ir veids, kā uztaisīt tādu tuneli un tos cilvēkus virzīt tajā virzienā. Bet vienlaikus brīva augstākā izglītība arī veicina šo elites pārprodukciju, par ko raksta tas pats Tērčins, kas atkal ved pie nākamajiem sociālajiem. Un izglītības līmeņa krišanos, protams. Jā. Un viņš arī norāda šo risku, tāpēc, ka viena lieta ir ogļrači, kas, tu teici, nav sociāli organizēti, viņi nejūt piederību politiskai sistēmai. Bet otrādi ir tā elites pārprodukcija, kas arī var būt problēma, jo izglītoti juristi, kas ir spējīgi, un kuri tūlīt varbūt 40 vai 60% no juristiem zaudēs darbu dēļ tādām tendencēm kā ChatGPT, mākslīgais intelekts. Tas ir daudz bīstamāk sistēmai nekā šie jau pieminētie ormaņi. Ja? Jurists ir daudz bīstamāks par ormani. Bet tad es nesaprotu tavu atturību pret populistiem, jo es jau brīdī arī nenoliedzu, ka tas, kas šobrīd notiek pēdējos 5, 6, 7 gadus, ir tieši tāds jaunas, augošas kontrelites apelēšana pie šīs relatīvi deprivētās tautas, kurai ir kaut kāda objektīva sociālās situācijas pasliktināšanās parametri konstatējami. Un tāpēc ir kaut kāda nemieras, arī politiskā nestabilitāte rietumos un tam līdzīgi. Protams, šī jaunā kontrole apelē pie tautas, lai gāstu pašreizējo, liberāli, tehnokrātisko, menedžerisko eliti. Citi populisti to sauc vienkārši par Davosas klubu. Un lai, protams, apelējot pie tautas, aizstātu šo elitu, nonāktu amatos un tad kaut kā ieviest šo jauno, kā daži saka, postliberālo kārtību, kas, protams, apelējot pie tautas un izdibājot tautas vēlmēm, paredz šo kaut kādu lielāku intervenciju tirgu. Piemēram, tas pats Philips Pilkingtons, makroekonomikas analītiķis, atsevišķos viņa tekstos, ko viņš kritizē valdošo tādu kapitalistisko konsensu, viņš saka, kapitāls vērsts uz izaugsmi, uz ekonomisko rādītāju kāpināšanu, uz izaugsmes veicināšanu, kas piesaista investīcijas un tam līdzīgi. Un viņš pamatā saka, ka īstenībā šiem postliberāļiem vai populistiem viņu uzsvars drīzāk būtu ekonomikā uz to, ko angliski sauc par degrowth, uz drīzāk ekonomiskai izaugsmai naidīgām vai ekonomisko izaugsmi palēlinošu vai pat mazinošu politekonomisko risinājumu piemērošanu, nezinu, tas pats starptautiskās tirdzniecības ierobežošanu un tam līdzīgi. Jo viņam ir, piemēram, tāda maksima, kur viņš mēģina sasaistīt kopā gan ekonomikas to pamatu ar ģimenes vērtībām. Viņš konstatē, es citēju, ekonomiska attīstība pazemina dzimstību, savukārt zemāks dzimstības līmenis izraisa jaunu darbinieku trūkumu un darba spēka sarukumu. Darba spēka samazināšanās izraisa ekonomikas stagnāciju un disfunkciju. Viņš secina, ka kapitālisms sēd pats sev. Ekonomiskā bāze ietekmē kultūras izbūves, savukārt ietekmē ekonomisko bāzi un apusēji.
un citādi beigas. Un viņas secinājums tāds, ka drīzāk postliberāļiem būtu kaut kā jāierobežot šī ekonomiskā izaugsme, jo tā negatīvi atspēlējās, piemēram, demogrāfijā. Un tas tikai viens no tādiem postliberāļu sociāli kreisās ekonomikas piemēriem. Es domāju, ka demogrāfijas jautājums droši vien ir pelnījis veselu atsevišķu epizodi, un diez vai mēs varam šeit pieskarties visiem iemesliem. Demogrāfijas sakarā demogrāfija tiešām ir ļoti nopietns jautājums, bet, manuprāt, Krišjāns jautāja man, kāpēc tad es tā iebilstu pret šiem postliberāļiem. Galvenokārt tāpēc, ka jāskatās arī ne tikai tas, ko viņi saka, bet arī tas, ko viņi dara. Mm-hmm. Un man kā latvietim ir nopietni iebildumi pret šo postliberāļu diskursu ASV. Manuprāt, tas mums ir nāves spriedums vairāk vai mazāk. Proti? Denīns un visa tā grupa. Jā, varam paskatīties, ko viņi ir teikuši Ukrainas sakarā. Ja? Principā tas, ko viņi proponē, ir izolacionisms. Un kā jau es sākotnēji norādīju pašā sākumā, šīs aplādes sākumā, populisti piedāvā vienkāršus risinājumus kompleksām problēmām. Un viens no viņu risinājumiem, piemēram, ASV, ir izolacionisms. Tātad nojaukt šo te eiroatlantisko sistēmu, kas īstenībā nodrošina to, ko mēs šeit šodien runājam. Ja, mums ir iPad, mums ir datori, mums ir mikročipi no Taivānas. Nīderlanda ražo iekārtas, kas taisa šos mikročipus. Ja. Šī sistēma, viņi to vienkārši vēlas nojaukt kaut kādā zināmā mērā. To arī var redzēt pēc viņu darbībām. Denīns sevi afiliē ar Orbānu. Viņam ir kopīgas konferences ar J.D. Vance, kas ir ASV kongresā. Ja? Un, ja paskatās, ko viņi saka par Ukrainu, ko viņi saka par pārējo pasauli, tas mums ir nāves spriedums. Tāpēc es apelēju pret šiem populistiem, kas piedāvā it kā vienkāršus risinājumus, bet patiesībā viņi piedāvā pseido risinājumus. Tas, ko tu sauc par izolacionismu, kas tomēr ir tāda amerikāņu ilglaicīga politiskā tradīcija, ne tikai pēdējo dažu gadu, bet pēdējo 100, 150, varbūt pat visu pēdējo 200 gadu. Tas ir atsevišķs amerikāņu politikas bloks, bet arī tas ir jāskat kaut kādā ziņā ekonomiskā ietvarā, jo, ja konkrēts šis augošs politiskais spēks iestājās par ekonomisko protekcionismu, kaut kādā ziņā viņi vienlaikus arī būs vērsti vairāk uz izolacionismu. Tur mazāk iesaistīšanos starptautiskās struktūrās. NATO viņi arī uzskata par vienu pārnacionālu starptautisko struktūru, kas nosūc resursus, kurus viņi varētu ieguldīt paši savos darbiniekos, darbaspēkos, Amerikas visās milzīgajās sociālajās problēmās, tur fentanilu krīzē un tam līdzīgi. Viņi sapēro šīs lietas kopā. Un, labi, uz to tavu, teiksim, mikročipu problēmu viņi atbildētu, kāpēc mums jāražo mikročipu Taivānā, ja mēs to varētu darīt pat Amerikā uz vietas. Un tā arī notiks. To sauc par nearshoring vai onshoring. Ja, tās ir tie divi jēdzieni, kas ir parādījušies līdz ar deglobalizāciju, jo deglobalizācija arī ir process, ko mēs varam novērot. Sevišķi mēs novērojam pandēmijas laikā, kad izgaismojās problēmas ar piegādes ķēdēm. Un ASV nenoliedzami šo industriju atgriezīs kaut kādā mērā atpakaļ ASV vai ASV un Meksikas robežā, jo Meksika būs tā, kas nodrošinās ASV darba spēku. Un līdz ar to tas kaut kādā dabiskā mērā, protams, notiks pats no sevis. Industrijas atgriešanās atpakaļ iekšzemē. No kā mazais cilvēks iegūs? Nenoliedzami mazais cilvēks būs ieguvējis. Un ko viņš arī prasa politiski? Nākamajos gados, bet tas notiks pats no sevis, nenotiks populistu dēļ. Ja? Un pilnā mērā to var savienot gan šo te atgriešanos, ražošanas atgriešanu iekšzemē, un nepārstāvot šo tiešām tukšpaurīgo izolacionismu. Jā, man liekas, ka tā, Arti, tā kopējā aina ir tāda, ja,
ka pirmkārt nevajadzētu visus, ko Krišjāns sauc par postliberālajiem domātājiem, ja, vai vienalga politiķiem un populistiem ielikt tādā vienā lielā maisā un teikt, ka viņi visi ir Krievijas pusē pret Ukrainu. Tā nav. Ja, tā vienkārši nav. Sociāli konservatīvie un nacionāli konservatīvie dažādās valstīs, ja, kas visi būtu tajā labajā flangā, viņi ir, es teiktu, ka lielākā daļa tomēr atbalsta Ukrainu un palīdzību Ukrainai. Labi, tas ir tīrs. Es nemaz neteicu, ka visi, bet es novēroju šādu tendenci. Mēs arī novērojam šādu tendenci. Tā ir tiesa. Tas būtu pirmais punkts. Otrais punkts ir, ja es personīgi varu to komentēt, ja, es varu saprast ar savu empātijas spēju, ja, ka cilvēks, kurš dzīvo Teksasā, Amerikā, ja, un kurš, ja, labi, es nezinu, vai viņš ir no mazās tautas vai kādā amatā viņš ir. Es pilnīgi varu saprast, ka viņa skatījums uz notiekošo Ukrainā, ja, daudz neatšķiras no līdzīga skatījuma, kas viņam būtu, piemēram, par notiekošo Sīrijā pirms kādiem gadiem, vai Afganistānā, vai Malī, kur vēl Francija salīdzinoši nesen karoja, ja, ka tās viņam ir, gan visas ir pietiekami tālas zonas, ja, un viņš nav personīgi iesaistīts tā, kā mēs esam iesaistīti par Ukrainu, jo tas ir blakus. Mēs redzam Ukraiņus kā brāļus, ja mums ir cits skatījums, un tu pareizi uzsver, ka, protams, ka šāda veida izolacionisms mums būtu nāves spriedums, iespējams, tur es tev pilnīgi piekrītu. Un arī es būtu tajās pozīcijās, kur es teiktu, labi, amerikāņiem ir visādas sliktas īpašības, mēs to zinām, bet labāk, ka viņi saimnieko ar savu militāro dūri, nekā kā to dara, pasaka Dievs, Ķīna. Tas ir arī mans arguments. Ja? Tas ir arī tavs arguments. Arguments un tā tālāk. Jā, bet es vienlaikus esmu spējīga, izmantojot savu empātiju, saprast Teksasā dzīvojošu cilvēku citu skatījumu vai Bretaņas zemnieku citu skatījumu uz to visu. Ja? Mēs varam saprast tos iemeslus, mēs varam, bet es atgādināšu starp citu, ka te ir tāda interesanta nesakritība starp to, ko šie populisti piedāvā, un īstenībā to, ko patiešām aptaujās mēs redzam. Aptaujās vairākums joprojām atbalsta intervenciju un palīdzības sniegšanu Ukrainai, piemēram. Viņi atbalsta intervenciju vai viņi ir pret Krieviju? Nē, viņi atbalsta Baidena politiku Ukrainas sakarā, kas ir ieroču piegāda un tā tālāk. Ja? Vairākums joprojām atbalsta. Tātad šeit populisti, kā saka, ka viņi ir populisti, bet tā ir kaut kāda nesakritība, vai ne? Jā, lai gan Francijā, man liekas, nebija tik skaidrs, tas jūtams no tautas masām atbalsts. Un var atkal, protams, var arī sagaidīt, ka, piemēram, tādās valstīs kā Francija, nākamo ziemu varbūt jau tas būs mazākums. Tas tā var būt, jā. Tāpēc, bet šobrīd ASV tas ir vairākums joprojām. Un par to cenu maksā mazais cilvēks, tīri ekonomiski, tur paaugstināt inflācija, apkurs rēķinu, tas vienkārši jāņem vērā. Inflācijā ir daudz kompleksāki atkal iemesli, un runājot par inflāciju, prognozes vedina domāt, ka inflācija paliks vēl vismaz nākamo 10 gadi, jo kā jau mēs te sasaistījām, ražošanas atgriešana iekšzemē nepieciešami nozīmē daudz lielākus fiskālus tēriņus, daudz lielāku jārada jaunas fabrikas, tie visi ir izdevumi, un tas savukārt vēl vairāk uzsildīs šo inflāciju. Nevis vēl vairāk, bet kaut kādā mērā inflācija paliks, tāpēc saistīt šos jautājumus ar inflāciju tā tiešā veidā ar karu arī nav. Es gribu, lai mēs atgriežamies atpakaļ pie tās ekonomikas tēmas, kas sākumā tika pieteikti. Paldies Artim par komentāriem, par arī tiem citiem jautājumiem, par Ukrainas jautājumu un tam līdzīgi. Man nav saprotams, varbūt es kaut ko pārprotu, man nav saprotams, kāpēc tad, kad tiek pacelta tā ekonomiskā problēma, un to arī Latvijā ļoti daudz dara, cilvēki, kas ir tādos amatos, kur viņi var publiski izteikties. Kāpēc tiek teikts, ka problēma ir sociālā nevienlīdzība? Nē, manuprāt, nē. Vai sociālā noslāņošanās, tu arī lietoji šo izteikumu, Vai tad tiešām problēma ir tā, ka ir kaut kāda superelite, kas ir tie ārkārtīgi bagātie, superbagātie, kuri tādi ir bijuši pat vēl pirms kapitālisma sistēmas palaišanas. Viņi ir bijuši visos laikos. Kaut kāds neliels skaits cilvēku, kuri tiešām vīkendos var izklaidēties, lidojot tur, es nezinu, uz citām planētām. Tuvu tam. Tas ir viņiem ir tādi līdzekļi. Ka elite jau eksistē neatkarīgi no sistēmas. Tad, manuprāt, ne jau tā ir problēma, ka dažiem ir tik ļoti daudz, savukārt dažiem citiem šeit, es nezinu, Vecauces pagastā ir tik maz, viņiem ir tikai kartupeļi, ko uzcept vakariņās, Ne jau tā ir problēma.
Manuprāt, tā problēma ir, ka vidusslānis vai vidējie, kā raksta Aristoteles politikā, kur ļoti uztrauc vidusšķiras stabilitāte. Aristoteli neuztrauc superbagātie un arī kaut kādi, kuriem ir pavisam slikti. Bet lai tas vidus ir stabils, viņš ir pietiekami nodrošināts. Ja? Pat vai tur ir izaugsme, tas cits jautājums, viņš ir pietiekami nodrošināts. Ka šim vidējam slānim neklājas īpaši labi. Ja? Un viens tāds, varbūt atkal banāls piemērs, ja es skatos filmas no 50. 60. gadiem, es skaidri redzu, ka tā ģimeņu sistēma bija labāka, pat arī salīdzinoši tādu cilvēkiem bez īpašas izglītības. Ja? Ģimenes tēvs, vīrietis nodrošināja sievieti un bērnus ar savu algu, pat ja viņš strādāja rūpnīcā. Un tagad ir tā, jau sen atļauties nopirkt privātu māju. Viņš varēja atļauties nopirkt privātu māju un mierīgi viņa atļāvās 3-4 bērnus. Tagad ir tā, ja, ka pat cilvēki, kas noteikti pieder savā ziņā pie elites, kā es, ja, man ir izglītība, manam vīram ir izglītība, un tā tālāk. Mums saviem ir jāstrādā pilnas slodzes, citādāk mums nepietiek bērniem, ja, un mums, teiksim, lai būtu vēl kāds bērns, mums būtu reāli jārēķina, un mēs noteikti esam, elitē, mums arī ir tas privāti īpašums, ja. Tur kaut kur, man liekas, ir tas satraukums, kā klājas tai lielai masai, kas ir pa vidu, plus tam nāk vēl klāt nestabilitāte, kuru padziļināja Covid, visas, teiksim, šīs straujās pārkārtošanās, ja, liegumi, mandāti, ja, strīds par vakcīnām. Arī viena daļa cilvēku zaudēja darbu, tā kā pēkšņi vairs tajā jomā, kur es strādāju, kas ir darbs ar cilvēku masām, es nevaru strādāt, jo tur vienkārši neļauj tikties. Tad vēl tam pa virsu nāk, protams, tagad, ko tu jau Arti minēji, ja, ekonomiskās tās sagaidāmās, tāda strauji pieaugošā dārdzība dēļ kara un dēļ, ja tad mēģinājumi bremzēt, ja, teiksim, pārveidot vispār visu to kurināmā sistēmu, ja. Un drīzāk tas manuprāt, tas, kas dzen uz priekšu Krišjāna tevis minētos un arī Ārta minētos tos populistus, ja, kas varbūt arī cilvēkiem sola to, ko nav iespējams iegūt. Viņus drīzāk dzen uz priekšu tas, ka mēs skaidri redzam, ka ik pa brīdim elite pēdiņās vai bez pēdiņām cenšas ieviest tādu politiku, kurai lielākā daļa nepiekrīt, ja, un kurai nav demokrātiskā mandāta. Šīs te klimata, ja, tad ir maiņu ierobežošanas sistēmas, ja, labs piemērs ir Nīderlanda, vai ne, Krišjāni. Ir viens tāds piemērs, ja. Ok, bet tur krita valdība. Tātad sistēma strādā, var teikt. Jā. Vai jūs gribat kaut ko komentēt pie manis? Jā, es tikai varu piekrist Aristotelim, kurš, kā tu norādīji, uztraucās par vidējo. Manuprāt, tas pilnīgi noteikti ir stabilitātes pamatā. Ja cilvēki iekrīt prekariātā, tad tas nenoliedzami noveda, un uz to norāda arī Turčins, kurus pieminēja, ka tas rada turbulenci, un tas nekādā mērā nav labi. Uz to norāda arī, starp citu, Pīters Tīls, kurš ir PayPal dibinātājs, liels investors. Viņš uzstājās Jēlas universitātē Stanfordā, un viņš par to runā, ka īstenībā, mums solīja lidojošās mašīnas, un ko mēs saņēmām, tas ir simbolu ierobežojums Twitterī. Ja? Twitter ieraksta garuma ierobežojums. Ja? Viņš tā ironiski norāda. Ja? Ko mums solīja, ko mēs saņemam. Citiem vārdiem, Tīls norāda uz to, ka inovācijas tas apjoms šķiet stagnē un mazinās, un nav tādu lielu izrāvienu. Ja? Ja miljardieri konkurē par sociālajiem tīkliem, nevis iegulda to nopietnā enerģijas revolūcijā, kas samazinātu elektrības izmaksas, apkurs izmaksas, kas atvieglotu nekustamā īpašuma izveidi un tā tālāk, kas pavērtu ceļu plašākam cilvēkam lokam uz iespēju iegūt māju un īpašumus. Tad jā, tas norāda uz zināmām problēmām, un tas arī var būt pamats, kāpēc mēs sagaidīsim kaut kādu turbulenci un iespējams revolūcijas, un varbūt, ka mēs esam vienas tādas revolūcijas priekšrokarā. To es neizslēdzu. Es tikai norādu, ka nav vienkārši risinājumu. Ja man tev ir ātrs iestarpinājums, es neesmu pasakojis līdzi, ja? Bet, protams, arī man tas būtu svarīgi. Pīters Tīls gadījumā nav prokrievisks? Grūti pateikt, jo viņš ir arī investors mākslīgā intelekta kompānijā, kurai ir saistība ar ASV drošības dienestiem,
un kura palīdzēja Ukrainai. Labi, bet redz, kur mēs esam nonākuši. Jā, tad par katru cilvēku, kuram ir ne tikai kompetence zināmās jomās, jā, bet kuram ir arī pieredze un kurš var pateikt kaut ko jēdzīgu, jā, mēs esam, vispirms nočekojam viņu to pozīciju attiecībā uz Krieviju un Ukrainu. Es domāju, ka tas ir ļoti labi, jā, jo manuprāt, Agnes, tu pieminēji empātiju, spēju empatizēt. Tas tad ir, starp citu, liecinājums cilvēka spējai, empātijas spējai arī. Es pat šajā gadījumā lietotu vārdu vienkārši taisnīgums. Taisnīgums, jā. Krišjāni. Vidusšķira, manuprāt, grib stabilitāti, bet vienlaikus arī, lai pakalpojumi būtu pieejami, dabujami, lai viņus varētu atļauties, lai vidusšķirēši svarīgais lielums ģimene varētu saņemt nepieciešamos pakalpojumus. Un tad atkal tie praktiskie piemēri no ekonomikas, ir īpaši mūsdienās. Lielbritānijā, kas notika Tečers laikā, lielo valsts uzņēmumu privatizācija, praktiskais piemērs ir īpaši šodien sakarā, piemēram, dzelzceļa pārvadājuma sistēmas arī privatizācija, privātās firmas to Latvijas valsts meža privatizācija nodrošināja valsts. Kaut kādu brīdi Latvijas valsts meža privatizācija. Jā, tas tuvāk mājām, bet konkrēti par to, un vidusšķira vilciens Lielbritānijā ir diezgan dārgs, un, protams, 50. 60. tas bija daudz lētāks, bet, teiksim tā, 90. Tāds vidusšķirs arī pārvietošanās līdzeklis vēl bez privātā auto. Bet, kas notiek šīs privatizācijas rezultātā Lielbritānijā, tur tāds diezgan liels haoss, tur 21. gadsimta sākumā tur vilcieni īsti viņiem vairs nepienāk laikā. Tur bezgalīgs arī nesaimniecisks resursu izmantošana. Tam līdzīgi kā rezultātā Lielbritānijas valsts atkal pārņem dzelzceļu tīklu savā paspārnē, nacionalizē, bet, ko tas dara, tas atkal veicina šo inflāciju, jo valstī jāiegūda līdzekļi atsevišķās nozarēs, un dzelzceļa nozarē tie pietiekami milzīgi. Un šī inflācija atkal sit pa vidusšķiras kabatām, tā ka šīs prasības, mazā cilvēka, tā skaitā arī vidusšķiras prasības pēc kaut kādas stabilitātes un arī lielāka protekcionisma, ir paradoxāls. Viņas ir arī kaut kādā ziņā pašpretrunīgas. Un tas ir lielais jautājums. Un tas tikai viens piemērs. Cits piemērs arī no Lielbritānijas nesenais Londonas ūdens apgādes tīkls, aizmirst to nosaukumu, arī privatizēts Tečers gados, vai arī Tonija Blēra gados. Lielā mērā izgāzies šobrīd, un valdībai arī vienīgā iespējama atbilde būtu kaut kā pārņemt to, vai Londonas pilsētas pārvaldē vai valstī pārņemt šo ūdens apgādes tīklu, lai vismaz nodrošinātu pakalpojumu pieejamību. Un atkal šis paradoks, valdībai kaut kas jādara, jāiesaist resursi, inflācija aug, cilvēki var mazāk atļauties nopirkt. Un tas lielais jautājums turpmāk nākotnē, ņemot vērā visu šo lielo turbulenci, ir, kā izvairīties no sociālisma, kā izvairīties no komunisma nākotnē. Jo tas ir tas, uz ko neizbēgami ved arī vadošā elite, tas, ko mazais cilvēks labā. Tavuprāt, neizbēgami? Tā izskatās. Jā, jo ir divas iespējas. Kā es to redzu? Vai sako sociālais sabrukums, un tad ir, trakā makšu pasaule un tam līdzīgi. Vai arī, lai kaut kā menedžētu visu šo lielo turbulenci, visu šo lielo haosu, milzīgās izmaksas, ir jāievieš lielāka kaut kāda ekonomikas plānošana, 5 gadus. Galā tas, ko arī Eiropas Savienība grib darīt ar saviem visiem 5 gadus plāniem, zaļajiem plāniem, viņi kaut kā mēģina menedžēt to bardaku, haosu. Kur jau mēs esam to dzirdējuši par tiem 5 gadus plāniem, bet jā. Jā, tas vienkārši jautā, kā izvairīties vēl viens autors, tad, ko es gribu pieteikt, varbūt ir Russells Napier. Viņš arī par šo raksta tieši, un viņš apskata pasaules ekonomiku un tiešām novēro līdzīgu tendenci. Jā, tas ir arvien lielāka valsts iejaukšanās ekonomikā. Etātismu pieaugums. Tas ir novērojums, nevis preskriptīvs izteikums. Tas ir novērojums. Tā vienkārši ir notiek. Nedaudz no abiem, gan novērojums šobrīd, gan arī izteikta tendence par to, kas notiks tuvākajā nākotnē. Nē, preskriptīvs būtu kaut kas, ko vajag darīt, kas ir pareizi un kā ir jātur. Jā, saprotu. Jā. Nē, tas nav preskriptīvs. Viņš tieši otrādi vienkārši norāda uz to kā neizbēgamību. Sapratu. Un tā neizbēgamība ir saistīta ar vairākiem iemesliem. Varbūt kaut kas no tā, ko Krišjāns minēja, bet vairāk, varbūt pat vēl vairāk, ir pirmkārt aizņēmuma apjoms, valsts aizņēmuma apjoms, kas pārsniedz vairāk kārtīgi procents no IKP.
šķiet, mēs jau starp citu par to runājām kādā citā aplādē, ja, tad ir tas saucamais debt to GDP attiecība. Tas ir aizdevums pret IKP, attiecība. Un ja tas sasniedz kaut kādu konkrētu robežu, tad valsts atkal ir tādā interesantā stāvoklī. Mēs jau varam paraudzīties atsevišķās valstīs, cik viņiem izmaksā parāda apkalpošanu. Sevišķi izteiksmē tagad, kad centrālbankas ir paaugstinājušas procentu likmes, un viņiem būs kaut kādā brīdī jāpārkreditē. Ja? Jo lielākā daļa no ekonomikas darbības pasaulē šobrīd finanšu tirgos, mēs varam paņemt, piemēram, $10, no kāds ir procents no tiem $10, kas veido vienkārši pārkreditēšanos. Mēs redzam, ka tā pārkreditēšanās ir galvenā finanšu tirgu darbība pamatā. Ja? Un tad Napjērs, uz ko viņš norāda, ir, ka valsts iejaukšanās pieaugs. Mēs varam redzēt, nesen bija Vācijā, tad, kad bija tieši pirmā kara gada diena, viens no lielākajiem Vācijas enerģijas piegādātājiem bija uz bankrotu robežas, un ko valsts darīja? Valsts vienkārši garantēja. Viņi iejaucās un garantēja jebkādus šī uzņēmuma, tātad viņam bija kaut kāda aizdevuma, un viņš vienkārši garantē, valsts garantēja šos aizdevumus. Un tas ir tas, ko Napjērs arī redz, arvien lielāka nestabilitāte, kas ir saistīta ar šiem aizņēmumiem iespējams, un otrkārt valsts un centrālo banku cīņa. Ir šī pretstāve starp centrālajām bankām, kuru uzdevums ir garantēt cenu stabilitāti un finanšu sistēmu, un ir valsts, un šī pretstāve, ja notiks šī pretstāve starp centrālajām bankām un valsti, Napjēra prāt uzvarēs valsts. Un tāpēc, ka uzvarēs valsts veido šos lielos projektus, kas nepieciešami palielinās fiskālos izdevumus, un līdz ar to arī inflācija, viņa prāt, saglabāsies vēl kādu laiku. Līdz ar to sociālisms nākotnē šo klausoties šķiet neizbēgams. Kaut kāda nosacīta sociālisma viņš forma. To sauc par diriģismu, kas ir tāda bija Francijā tāda politika. Un tas nav 60. 50. Jā, un tas nav, un tas ir no vārda patiešo, jā. Dirižē. Jā. Tad viņš to nesaist obligāti ar sociālismu, jā, jo ir jau reizes, kad kara gadījumā valsts pārņem tieši kontroli par kādu aktīvu. Tas nevienmēr nozīmē uzreiz momentāli sociālismu elementus, bet katrā ziņā valsts ietekme ekonomikā sagaidām pieaugs. Jā. Varbūt vēl pēdējais jautājums, bet kā tev šķiet, vai šo visu procesu rezultātā, pat ja neiestājas kaut kāds sociālisms, vai neatkārtojas līdzīgs scenārijs, kāds tas bija 70. gados, kad Rietumē Eiropas labklājības valsts kaut kādā ziņā jau bija izsmēlušas savus resursus, un daudzās, it īpaši Lielbritānijā, bija iestājusies stagflācija. Britu sociālisma vai sociāldemokrātijas likumsakarīgā reakcija bija stagflācija, uz ko likumsakarīgā reakcija bija Tečeres ekonomikas atbrīvošanās programma. Un, kā tev šķiet, vai tuvākajos 10, 15 gados stagflācija, proti stagnējoša ekonomika, kur iet kopsolī ar pieaugošu inflāciju, vai tas nav ierakstīts zvaigznēs, vai kaut kādā ziņā tas nav tas, ko mēs jau šobrīd piedzīvojam? Atkal atsaukšos uz Napjēru, kurš norāda, ka tomēr stagflācija nāks vēlāk. Bet būs. Kaut kad jau stagflācija neizbēgam būs, bet viņš tomēr paredz sākotnēji nevis stagflāciju, bet tieši otrādi līdz kaut kādam brīdim zinām izaugsmi. Jo visi es atkal atsaukšos uz to, ko es pieminēju iepriekš, tātad deglobalizācija un ražošanas atgriešana iekšzemē nozīmēs tomēr, ka valsts investēs liels resursus, lai to panāktu, un tad sagaidāms, ka vismaz tajā periodā īstenībā būs uzplaukums kopā ar inflāciju. Ja? Un tad varbūt ir tā nominālā un relatīvā pieaugums ekonomikas. Un tad iespējams būs tā, ka tas relatīvais vai reālais pieaugums būs mazāks, jo, protams, ir jāatsver inflācijas pienesums.
Jā, varbūt mēs varam katram noslēguma vārdu, ja, vai kaut kāds komentārs vai piebildi. Tātad es gribu īsi atgriezties pie tā, ko Krišjāns teica pašā sākumā, ja, uzsvēr šo, kas, manuprāt, ir tomēr diezgan paradoxāli. Tā nav pirmā reize, ka mēs Telus mēģinām par to runāt. Arī aplādē ar Juru Rudevska kungu par to tika runāts, ja, un mēs tad, kad mēs pagājuši gadu skatījām dažādas tautsaimniecības tēmas, mēs arī to atkal un atkal pacēlām. Ja. Tātad mans komentārs par šiem cilvēkiem, šiem domātājiem, kuri ir sociāli labēji, ja, nacionāli labēji un ekonomiski kreisi, ja, un principā uzskatot, ka valstī tas ir jāņem savās rokās un tad, teiksim, jāapkaro nevienlīdzība, ja, jānodrošina, lai visiem ir apmēram vienādi, ja, vai tiem, kuriem ir maz, viņiem būtu vairāk. Šo pozīciju kaut kādā mērā aizstāv pat, piemēram, labi, ja, domātājs rakstnieks Mišels Velbeks, kur mēs šiem jautājumiem veltījām veselu aplāti. Ja. Viņš arī skaidri to ir teicis, ja, es esmu sociāli labējs, ekonomiski kreis. Es to nevaru aizstāvēt šādu veidu pieeju filozofiskās koherences dēļ. Ja. Man liekas, ka viņi balstās uz pārpratumu. Ja. Es varbūt tagad nevaru tā ātri, man vajadzētu to izstāstīt, bet principā ir tā, ko nozīmē sociāli labēji pieeja, ja? Ka tu apelē pie cilvēka tikuma un saprāta, ja? Un tu cilvēkam saki, ja? Tu apvaldi savas ziņas, piemēram, ja? Vai ierobežo savas ziņas, un tu esi atbildīgs, tu personīgi esi atbildīgs par saviem bērniem, par viņu izglītību, par saviem vecākiem, vecvecākiem, ja viņi ir slimi, viņiem vajadzīgi pat. Tu stiprini to cilvēku, kurš ir savas ģimenes vidū, ja? Un tu saki viņam, negaidi no valsts, no dienestiem, ja? Pats, tu esi atbildīgs, tu. Ja? Tas tev padarīs par cilvēku. Ja? Tu paņem un atbildi par saviem bērniem. Ja? Neprasi. Ja? Tā. Tas ir arī subsidiārisms. Jā, tieši tā. Un vienlaicīgi tad teikt, ka šajā sociālajā izglītības, ja, ģimenes jomā tu esi atbildīgs, bet tad teikt, bet kas attiecas uz tavu darbu, kas attiecas uz tavu darba atalgojumu, tur vērsies pie valsts un pieprasa, lai tur viņi nodrošina, ka tev maksā vairāk, ja, piemēram, ja, vai ka tev nodrošina, ka tu nepazaudē nekad darbu savā jomā, ja pēkšņi, ja, kā Ārtis vairāk kārt minēja, ja tā profesija, kuru tu esi apgūs, viņa vairs nav nepieciešama, jo ir notikušas tehnoloģiskas pārmaiņas. Tā, manuprāt, ir filozofiski nekoherenta nostāja. Ja? Tāpēc es viņu, būdam godīgi pret sevi, nevaru aizstāvēt, bet vienlaikus es esmu atvērta tai diskusijai. Es mēģinu sevi pāraudzināt tā, ka, un tas ir tiešām tās pāraudzināšanas darbs, ka man šķiet, ja, ka ņemot vērā to, ka man ir pieredze, laba izglītība un tā tālāk, man tiešām ir, ja, ka man, piemēram, vajadzētu saņemt vairāk, nevis 500 eiro uz rokas par redaktoru darbu, bet vienlaikus es ļoti labi saprotu, ka tas tā nedarbojas Agnes, ja, nav tur lielais naudas maks, kas Agnesei par viņas izglītību tagad te nokrāmē uz galdu. Nē, tu pats cīnies, tu pārliecini, tu meklē, ja, vai ne? Un vienlaikus es ļoti labi saprotu tos politiķus un domātājus Latvijā, kas arī teikuši, ja, jūs izbeidziet vienreiz prasīt no valsts fondiem, ja, jūs izdomājat, kā jūs varat citādāk. Es ļoti labi, teiksim, Kirštēna kungs to ir teicis, ja? Es ļoti labi saprotu, ko viņš saka, un es pat teiktu, es viņam piekrītu. Tas būtu mans komentārs par šo tēmu. Jā, labi, es tad varbūt piebildīšu. Jā. Manuprāt, te atkal būtu tomēr jādefinē, ja, kas ir valsts iejaukšanās, jo valsts var iejaukties dažādos veidos. Jā. Pabalsti, tas iespējams rada noteiktus morālus riskus, jo, kā jau man šeit jūs norādījāt, var izveidoties tāda kā atkarība, ja, un cilvēkam zūd ambīcijas un tā tālāk. Tas ir viens veids, kā valsts var iejaukties, un tas var būt negatīvi. Otrs veids, kā valsts var iejaukties, ir nedaudz citāds, un tas ir, piemēram, izvēlēties atbalsta industrijas, un tas ir modelis, kuram sekoja Dienvidkoreja specifiski. Singapūra. Arī Singapūra, un ir tāds ekonomists Hadžūns Čangs. Starp citu, viņš bija arī Zviedru ekonomikas augstskolā ar lekciju pirms jau, 10-15 gadiem. Un tātad viņš ir tieši aprakstījis šo otru veidu, kā valsts var iejaukties, labvēlīgi stimulējot, izvēloties, kuras industrijas atbalstīt, lai tās kļūtu par tā saucamiem ekonomikas čempioniem. Ja? Un tas ir veids, kā iedot makšķeri
nevis vienkārši pabalstus. Jā, laba piebilde. Jā. Krišjāni, tev replika, un tad ļausim Artim nobeigt šo sarunu. Jā, es piekrītu Agnes, bet arī Arta novērojumam, vai ne, par šo uzsēdināšanu uz adatas, ka valsts atbalsts var uzsēdināt uz adatas. Un tādā ziņā es tiešām nebūšu vidusmēra postliberāļu populistu pusē, kuri saka, valstī vajadzētu darīt vairāk. Man pozīcija varbūt būtu tāda nedaudz paradoxāla, ja man jautātu, jo es daudz no pašreizējām problēmām, kādas ir, par ko cilvēks sūdzās, tiešām saredzu labklājības valstī. Kas no vienas puses ir tas, ko prasa tie paši populisti, postliberāļi, viņi prasa šo ekonomisko kreisumu, lai labklājības valsts, lai tā būtu kaut vai nacionāli konservatīva labklājības valsts, lai viņi tur pārņem vesels sektors, lai viņi tur nodrošina labu izglītību, lai viņi tur parūpējās par visiem grūdiņiem, par ģimenēm. Un tas praktiskākais piemērs, protams, demogrāfijas jautājumā būtu lielāks valsts atbalsts ģimenēm. Tur Ledens Papins, vēl viens no nīstamajiem izolacionistiskajiem un par Ungāriju fanojošajiem postliberāļiem. Viņš tur ir izstrādājis vesels programmas, ko valstī vajadzētu darīt, lai kā celtu dzimstību. Un tas, protams, izskatās jauki, uz papīra arī izskatās jauki. Ilgtermiņā skatoties, izrādās šie valsts pabalsti nemaz tik ļoti nepalīdz. Tur gandrīz visi ja uztaisītu to, ko sauc par pētījumu metaanalīzi, vai ne, mēs secinātu, ka galvenie cēloņi, kas ceļ dzimstību, ir lielāka reliģiozitāte, nedzīvošana pilsētās, mazāk sieviešu izglītotība. Izņemot Izraēlu. Izņemot arī Latviju. Izņemot arī Latviju, jūs zināt, ka 50% no sievietēm, kurām ir 33 un vairāk bērni, ir augstākā izglītība. Mēs tuvojamies Izraēlu. Jā, mēs tuvojamies Izraēlu. Manuprāt, ir tā, ja ir viens bērns, tad nākamo bērnu ir daudz lielāka iespējamība, ka sievietei būs, bet ir svarīgi pārkāpt šo pirmo bērnu. Un tā, ja skatās to statistikas iedalījumu, tad tieši tā ir. Jā, bet to, ko es gribu teikt, ir, ka ko labklājības valsts ir izdarījusi, to mātes vai gādības funkciju pārcēlus uz valsti. Vai ne? Veco ļaužu nams Zviedrijā arī, ko viņi regulāri slavē kā vienu no saviem lielākajiem sasniegumiem, ka vecie ļaudis vienkārši noņemt no ielām, noņemt no savu radinieku mugurām, valsts pa viņiem gādā kaut kur, meža pansionātā, un tu viņus neredz uz ielas. Brīnišķīgi. Kam ir diezgan šaušalīgs, morāls sakas vispār, uz cilvēku solidaritāti, uz vispār izpratni. Izpratni to, kas ir ģimene, ka valsts galā nebūs risinājums. Valsts drīzāk darbosies, ko arī Danīns daudzos savos darbos īstenībā nesējās. Ir labi parāda, ka valsts darbojās kā šīs sociālā kapitāla, sociālās faktūras, tāds kā uzirdinātājs, noplicinātājs. Un, ja man jautātu kādu konkrētu politiku, vai drīzāk, tādu metapolitisku attieksmi, drīzāk postliberāļiem mudinātu domāt divus soļus uz priekšu, salauzt tur ekonomisko koncentrāciju, salauzt monopolus, nodrošināt varbūt kaut kāds pabalsts un mazināt netaisnības, kas varbūt varētu nosacīt, veicināt dzimstību vai noņemt kādu netaisnīgu slogu uz jaunajiem vecākiem, bet domāt ilgtermiņā un tiešām kaut kā domāt bezmazliet plānveidīgi 5, 10, 15 gadu ietvaros, lai drīzāk mazinātu šo valsts iesaisti tiešām morālās kārtības atsevišķos sektoros, lai tiešām veicinātu subsidiaritāti. Bet tas ir lielais jautājums un nākotnes konservatīvisam, kā ar valsts līdzekļu un valsts intervences palīdzību veicināt sociālo sfēru autonomiju, nevis mazināt. Kā to veicināt? Pakāpeniski. Jo vienā piegājienā izvēloties libertāristisko pieeju, visas valsts vairs nekur neiesaistās, uzreiz būtu milzīgs sociālais bardaks un trakāmākšu pasauli un tam līdzīgi. Jautājums būtu, kā pakāpeniski nonākt līdz tam, ka ģimene tiešām ir autonoma sociālā vienība. Arti, nobeiguma vārdi, varbūt kaut kas, ko nepajautājam, ko tu vēlies šodien pateikt? Jā, es varbūt atgriezīšos pie autora, kuru mēs pieminējām pašā sākumā, Gudvins. Manuprāt, viņa novērojams par to, ka ir tāda, zināma, jaunā elite, kas īsti neatspoguļo vairākumu vērtības, sevišķi vairākumu, kurš iespējams kaut kādā mērā ir sociāli konservatīvs. Tam ir pamats būt. Ja? Un Gudvins arī ļoti labi norāda, ka politiskais spēks, kas to izmantos, viņiem droši vien būs kaut kādas politiskās dividendes. Un tas ir leģitīmi. Tā ir politiskā spēle, tā ir politiskā sistēma. Bet noslēdzot, es tomēr aicinātu sargāties no
viltus praviešiem, kuri droši vien ir arī starp tā saucamajiem postliberāļiem, un es būtu pret sistēmas nojaukšanu, ja, un es ļoti uzmanīgi pieietu tam jautājumam. Paldies! Šī bija Telos Aplāde. Studijā biju es, Agnes Irbe, Krišjāns Lācis, Artis Šlosbergs.